Sveiki! Te atkal es. Un šodien nedaudz vairāk parunāsim par mazajiem traktoriem, 5M sērija, lai jūs nedomātu, ka John Deere rūpējās tikai par lielajiem saimniekiem. Mūsu priekšā šodien traktors 5M, kā mēs redzam, neliels izmēros, tāpēc jūs varēsiet iebraukt savās jaunlopu novietnēs, parkos, vietās, kur ir ierobežots augstums. Turklāt traktors ir ļoti manevrēt spējīgs. Tā apgriešanās rādījus ir tikai 4 metri. Katram traktora pamatā ir dzinējs, bet visu pirms drošība. Tātad, kā mēs redzam, arī šis traktors ir aprīkots ar John Deere 4 cilindru dzinēju, kuram ir viegli piekļūt, viegli apkopt, viegli varam piekļūt srietam, kas sargā dzesēšanas pakotni no netīruma iekļūšanas tajā, izņemam ārā, izpūšam ar kompresoru un ievietojam savā vietā, turpinam darboties. Varam viegli veikt ikdienā eļļas līmeņa pārbaudi dzinējā, eļļu papildināt šo tilpumu. Lai traktora dzinējs darbotos, tam ir nepieciešama arī degviela. Tāpēc šim traktoram degvielas bāka ir izvietota ļoti ērti. Mēs, atrodoties vienā vietā, varam uzpildīt gan dīzeļdegvielu, gan AdBlue šķidrumu. Ja mēs runājam tālāk par šo traktoru, tad nedaudz pieskarsimies viņa transmisijām. Šī izpildījumā mēs varēsim aplūkot pašu vienkāršāko transmisiju, jo daudziem klientiem joprojām patīk vienkāršība, saprotamas un vienkāršas lietas. Šeit ir vienkāršākā transmisija, 2 sviras, ir mehāniski sasinhronizēta transmisija, attiecīgi strādājam, braucam, darbojamies. Kabīne arī priekš tik neliela traktora, pietiekami apjomīga, ir vieta arī diezgan lielam vīram, kur sēdēt. Arī kā lielākajos traktoros pie stūras rata asis ir nostiprināts gaitas reverss, kur palīdzību mēs varam mainīt traktora kustības virzienu. Stūras rats pats regulējās sagāzuma leņķis un regulējās arī stūras dziļums. Attiecīgi, kā ir ērtāk operatoram. Šeit mums atrodas mehāniski hidrauliski izvadu vadības sviras, aizmuguras uzkares vadības bloks, kā arī aizmuguras jūgāpstas aktivizācijas režīmu izvēles un aktivizācijas taustīņš un svīrā. Šis viss, kā tas darbojās, ir labi pārskatāms arī mums priekšā esošajā vadības instrumentu panelī, kurā tiek atspoguļotas visas galvenās nepieciešamās informācijas sadaļas, lai mēs varētu kontrolēt mūsu traktora darbu. Tāpat lielākam operatora komfortam kabīne ir aprīkota ar gaisa kondicionēšanas un sildīšanas iekārtu, ir ērti regulējumas gaisa padeves lūkas, ar kuru palīdzību mēs varam gaisa plūsmu novirzīt mums vajadzīgajā virzienā. Ir daudzos darbos vajadzīgs palīgs. Tāpēc arī šajā mazajā traktorā veicot kādus darbus mūsu fermā vai veicot kādus darbus komunālajās saimniecībās, komunālajā sektorā, kur mums ir vajadzīgs līdzi aizbraukt kādam cilvēkam, lai viņš mums izdarītu kādu palīgdarbiņu, ir ērta vieta. Un noslēgumā, protams, par ļoti svarīgu lietu, kas ir visos traktoros būtiska un svarīga, tas ir redzamība no operatora pozīcijas. Jūs varat pārliecināties, ka šajā traktorā gan pa labi, gan pa kreisi, arī gadījumos, kad mums ir jāveic agregātu piekabināšana, mēs varam ļoti labi pārredzēt no traktora operatora pozīcijas arī agregātu piekabināšanas zonu. Tagad esam apskatījuši kabīni, atgriezušies uz zemes. Un arī šis traktors ripo pa zemi, tāpēc ir riepas. Un ņemot vērā to plašo pielietojumu, ko es jau jums šeit iesākumā teicu, šie traktori ir aprīkojumi ar dažādām riepām. Šeit mēs redzam, ka traktors ir aprīkots ar industriālu tipa riepām, kas vairāk būs piemērotas veicot komunālos darbus, vairāk strādājot uz asfaltētiem, betonētiem laukumiem, ceļiem. Savukārt, ja mēs strādāsim lauksaimniecības darbos, tad šo traktoru, tāpat kā lielākos brāļus, varēs aprīkot ar dažādām lauksaimniecības riepām. Pārējot tātad pie dažādām sakabēm, ar ko var aprīkot šo traktoru, mēs esam atnākuši uz traktoru priekšpusi
un redzam, ka šim traktoram var uzstādīt priekšējo uzkari. Tāpat nepieciešamības gadījumā, kas šobrīd šeit nav, varbūt arī uzstādīt priekšējā jūglārsta. Un, protams, visi šie mazie traktori, tāpat kā lielie, ir aprīkojumi ar frontālajiem iekrāvējiem. Uz katra no šādiem traktoriem jūs varat izvēlēties no 2 iespējamiem piedāvātajiem frontālā iekrāvēja modeļiem. Esam atnākuši traktora aizmugurē, un šeit mēs redzam, ka traktors ir aprīkots ar 3 hidro izvadu pāriem, gaisa bremžu sistēmu piekabei, un mums ir plašas iespējas, tāpat kā lielajos traktoros, izvēlēties dažādas piekabes sakabes. Dotajā izpildījumā traktors ir aprīkots ar hidrāķi, kas nodrošina ērtu piekabināmā rīka pacelšanu piekabināšanas augstumā. Un ja jūs ir ieinteresējis šis vienkāršais uzticamais John Deere traktors, zvaniet mūsu tirdzniecības komandas pārstāvjiem un strādājiet ar savu John Deere. Jā, un noslēgumā, ja jums iepriekš redzētais traktors liekas par lielu, mums ir arī mazāk.